Sveiciens visiem raidierakstā, kas notiek medicīnā. Mani sauc Dace Vintara, un šodien mēs runāsim par tādu jautājumu, kas notiek ginekoloģijā. Šodien mēs pievērsīsimies ļoti svarīgai un aktuālai tēmai – ginekoloģijai un tās nozīmei sieviešu veselībā. Ginekologi ir neaizvietojama mūsu medicīnas sistēmas sastāvdaļa, nodrošinot kvalitatīvu aprūpi sievietēm visos dzīves posmos. Mūsdienās, kad sieviešu veselība saskaras ar dažādiem izaicinājumiem, ginekologiem ir jāspēj pielāgoties jaunām prasībām un sniegt atbalstu ne tikai slimību ārstēšanā, bet arī profilaksē un veselības izglītībā. Mūsdienu digitālo tehnoloģiju laikmetā digitalizācija ir kļuvusi par vienu no galvenajām tēmām arī ginekoloģijā. Ginekologiem ir jāspēj efektīvi izmantot šīs tehnoloģijas, lai uzlabotu pacientu aprūpes kvalitāti, veicinātu informācijas apmaiņu un nodrošinātu piekļuvi arī medicīniskajiem datiem. Digitalizācija ne tikai atvieglo ikdienas darbu, bet arī palīdz ginekologiem būt tuvāk savām pacientēm, sniedzot personalizētāku un efektīvāku aprūpi. Šodien mēs izpētīsim prioritātes ginekoloģijā, kā ginekologi pielāgojas mūsdienu izaicinājumiem un kādas ir iespējas uzlabot šo nozari, lai nodrošinātu visaugstāko aprūpes līmeni. Tāpēc uz sarunu es esmu aicinājusi ginekologu un dzemdību speciālisti dakteri Jurģi Vītoli. Sveiks, Jurģi! Es gribētu teikt čau, Jurģi, jo pazīstam esam jau diezgan sen. Un tad, kad es domāju par ginekoloģiju, vismaz manā pasaulē, man bija skaidrs, kas man ir jāicina, ka tas esi tu. Es zinu, tev jau esi, es teiktu, speciālists jau vairākās paudzēs nu jau. Un ļoti tuvu tam visam esi bijis, kā teikt, jau no bērnības. Un tāpēc arī tu ar jautājumu, kas notiek ginekoloģijā. Esi vairākās, ne tikai strādā savu ikdienas darbu, es arī vairākās padomēs, vairākās biedrībās, pie tā varbūt pieskārsimies pēc tam pastāstīs, bet es īstenībā sākumā sākšu ar tādu vispār ieskicējumu. Varbūt kādu mēs varam novērtēt, kādā stāvoklī šobrīd ginekoloģijas nozare vispār ir Latvijā. Jā, paldies par ievadvārdiem. Tāda man iedzimta specialitāte ir. Kopējais tas skats, es domāju, ka viņš ļoti neatšķirās arī starpdisciplināri, ka ir daudz problēmu, ir ļoti daudz arī labas lietas. Ja kopumā mēs skatāmies, jo ginekoloģija ietver ļoti daudz, ko tas ir ginekoloģija, dzemdību specialitāte, apakšspecialitāte, onkoginekoloģija, tā ir ginekoloģiska sonogrāfija, grūdnieču sonogrāfija, neauglības ārstēšana. Tas ir tāds milzīgs, plašs mākonis ar visu kaut ko, kur laika gaitā jau tomēr ārsts specializējas. Līdz ar to es esmu aizgājis to ginekoloģijas ceļu, tieši ķirurģiskās ginekoloģijas ceļu, bet es labi arī apzinos pārējo visu šo jomu, problēmas un realitāti. Tad tas droši vien uzreiz es gribu sākt ar labo, lai visi to zina. Kad pārliecinoši, ja mēs runājam par aprūpi, par medicīnisku aprūpi, Latvijā noteikti var saņemt ļoti labu ginekoloģiju, dzemdību speciālistu. Tā ir noteikti pasaules līmeņa aprūpe. Speciālisti sevi ir attīstījuši, vai tas vienmēr ir noticis ar tādu lielu valsts atbalstu vai lielo slimnīcu atbalstu. Grūti spriest, es esmu gājis nedaudz varbūt tādu citādāk to ceļu, bet viennozīmīgi ir ļoti daudz entuziastiski, darbaholiski, labajā nozīmē ārstu, kas ir dedzinājuši savus miega stundas, savu brīvo laiku, lai sasniegtu kaut kādus savus ļoti labus mērķus. Un pamatā jau visi tie mērķi vienmēr ir domājot par pacientu ar mērķi, viņam palīdzēt ar mērķi, uzlabot dzīves kvalitāti. Ja mēs vairs nerunājam par slimu pacientu ārstēšanu, mēs jau mūsdienās runājam par principā jau it kā veselu cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanu, dzīvības uzlabošanu. Jau ir, mēs esam nonākuši kaut kādā laika posmā, kur mēs runājam daudz tālāk. Iespējams, mēs iepaliekam krietni no Eiropas, no Rietuma Eiropas, no Amerikas, kur jau šīs tēmas droši vien ir bijušas aktuālākas kaut kādus dažus gadus pirms tam. Bet mēs tam aktīvi sekojam. Es domāju, visi seko. Es teiktu, ka noteikti individuālā līmenī aprūpe var būt ģeniāla. Protams, ir savas sistēmiskās problēmas, bet tās nav tikai ginekoloģijā. Tās, es domāju, ir visās medicīnas sfērās, un tā pēdējā laikā skatoties, paklausoties intervijas, visu kaut ko, es teiktu, ka tās problēmas ir diezgan vienādas. Vai tā ir, zivsaimniecība, medicīna,
rūpniecība, kas Latvijā ir pieejama. Man liekas, viņas ir ļoti tādas kaut kādas vecas, ielaistas. Jā. Un, diemžēl netiek risināts. Bet uz to ārstu kaut kādu tādu ārstu pašu deksmi, es domāju, ka Latvijas medicīna ir tikusi diezgan tālu. Ļoti labs ieskats jau pašā sākumā. Pat nebūs jāuzdod, kā mēs sev salīdzinām tagad ar pasauli, kā mēs sev salīdzinām ar Eiropu vispārējais. Varbūt, kad mēs arī uz citiem jautājumiem atbildot, vēl varam ieskicēt šo visu, bet jau minēju vairākas biedrības arī, un esmu arī iepriekšējos raidījumos jau runājuši, ka mūsdienu tendence īstenībā un vajadzība un nepieciešamība ir nevis katram strādāt par sevi, bet strādāt nevis barā, es teiktu, bet tajā pašā laikā tiešām sarunāties vienam ar otru, iestādēm vienam ar otru, reģioniem vieniem ar otru, slimnīcām vieniem ar otru un visiem pārējiem, lai mēs tā kā ietu visi vienā virzienā un arī spētu apmainīties ar datiem un vēl jau visu, ko. Varbūt tu vari arī ieskicēt, tā kā tu darbojies vairākās šajās biedrībās, kāds ir tas kopējais redzējums vispār, kas ir tādas būtiskas izmaiņas, ko varbūt jūs redzat, kas ir jāveic tieši jūsu nozarē Latvijā? Ir daudz dažādas. Tātad, es esmu asociācijas biedrs, tas ir ginekologa asociācijas Latvijā biedrs, es biju arī valdē iepriekšējā sasaukumā, kuras, varu godīgi atzīt, es nebiju ļoti aktīvs valdes loceklis, bet es apmēram sapratu, arī tā redzot, kas citur, ka tās problēmas patiesībā ir diezgan līdzīgas. Es domāju, ka valsts pārvaldes sistēmā ir daudz par maz vienkārši cilvēku, ka man liekas, man tāds iespējas, varbūt tas ir nepareizs iespējas, bet man ir sajūta, ka ir ļoti maz cilvēku skaits, kas mēģina risināt visu apakšu nozaru problēmas. Ginekoloģijas, tur droši vien kardioloģijas, tās un tās ir ļoti daudz. Viņiem jātiek galā ar visu. Tas vienkārši nav iespējams, tāpēc, ka tur ir ļoti daudz ielaistas problēmas. Tas, kas ir pirmais, ļoti uzmanīgi, protams, ar to jārīkojas, ir skaidrs viens, ka ir naudas problēma, kas ir visur. Šobrīd pārliecinoši tarifi, kas ir, piemēram, par ķirurģiskām manipulācijām, ir kaut kādo 90. gadu līmenī, kas ir savulaik bijuši. Šobrīd viņi tādi vēl joprojām ir kaut kāds nesaprotams procents, kas tiek likts klāt. Un kā jau OECD un visi šie dati parasti parāda, Latvijā vislabākais un performance ir darba spēka izmaksas, kuras ir nekādas. Uz ko mēs apmēram varam sacensties, esam droši vien līderi numur 1, un darba spēks izmaksas ir vismazākās, kas droši vien ka nav ok. Un uz to tad arī visi var kaut kādā mērā ekonomēt. Bet skaidrs ir tas, ka manipulācija primāri viss medicīnā, kas tiek apmaksāts, maksā daudz dārgāk patiesībā nekā realitātē tas ir. To mēs redzam privātu klīniku. Ja mēs salīdzinām privātu klīniku, kaut kādas maksas cenrādi ir valsts cenrādi, kas parasti ir izveidots no kaut kādas NVD apmaksas struktūras. Tas ir diezgan interesants. Ir pārliecinoši manipulācijas, kas ir valsts apmaksātas, kuras slimnīca viņu uztaisot ir 100% katru reizi mīnusā. Piemēram, tādi kaut kādas mazās, kas ir histeroskopija, kur aparatūra principā ir tas pats, kas ir lielākām ķirurģiskām manipulācijām. Kurā arī iepriekš asociācija kolēģis veica aprēķinus, tur reāli finansisti to sarēķināja, kur apmēram ir skaidrs, ka tai manipulācijai būtu jābūt 900 eiro. Viņš šobrīd, man liekas, es vienkārši tās cenas tā nepārzinu, bet apmēram būtu jābūt 900, ir 200. Tad rēķina, ja katru manipulāciju šādu veids, tā tad ir mīnus 700 eiro. Ir vairākas slimnīcas, kā es saprotu, kas vienkārši ir atteikušās no šādām manipulācijām, un viņas piedāvā tikai par maksu. Tāpēc, kad vienkārši valsts apmaksātā gadījumā tas nav iespējams. Nauda, es domāju, ir liels trūkums un problēma. Es nedomāju, ka pilnībā visu optimizējot mēs kaut ko varētu, bet primāri tas ir manipulācija apmaksas, tas apjoms, kas ir, es teiktu, smieklīgs. Tā ļoti vienkārši. Un tas interesantais ir, un kas man liekas ir liela problēma, ir savā ziņā tas, ka šo problēmu nejūt universitātes slimnīcas. Tāpēc, ka universitātes slimnīcas gada beigās tomēr ir valsts slimnīcas, un ja viņas bankrotēs, tad tas nebūs gluži labi. Bet līdz ar to, ja būs iztrūkums, tad parasti jau valsts kaut kādu veidu subsīdiju iedos, nokompensēs tos zaudējumus. Kamēr reģionālās mazās slimnīcas atkal cīnās no domas parasti, laikam, no saviem iekšējiem kaut kādiem līdzekļiem, līdz ar to tā viņiem ir liela problēma.
Man liekas, tā ir tā problēma, ka tā kā būtu jābūt normālai apmaksai visiem. Nevis tā, ka ir kaut kāda lielās slimnīcas, kuras saņem kaut kādu valsts dotāciju, tā kā neatkarīgi. Ka lielajām slimnīcām ir jābūt valsts prioritātēm, bet lielajām slimnīcām arī būtu jādomā par saviem tēriņiem dienas beigās. Tā kā, ja kaut kas tā kā iet mīnusā, tad tur vajadzētu kaut ko mainīt. Asociācijā strādāja savulaik valdē, bija skaidrs tas, ka, man liekas, ka pietrūkst varbūt tāda atklāta komunikācija no valsts NVD puses un starp asociācijām, kad ir ļoti daudz solījumi. Ir ļoti daudz solījumu, kas, mēs esam pieauguši cilvēki, tā kā, es domāju, būtu labi runāt, kā ir. Jo tajā sasaukumā, kuras bija, mēs sākām pārēķināt šos, valde sāk pārēķināt, kas to aktīvi darīja. Paldies doktoram Babuškinam, kas ļoti aktīvi tajā iesaistījās, viņš reāli pārēķināja. Un es tajā sākumā paprasīju NVD, vai reāli nauda jums šim visam būs. Viņi teica, jā, protams, rēķināt. Un pienāca tā stunda X, kad reku ir visi pārēķini, lūdzu, tagad skatāmies, ko darām. Un beigās, diemžēl šajā reizē mums diemžēl nauda nav. Es domāju, ka tas jau bija izējas pozīcijā skaidrs, ka naudas nav. Bet būsim godīgi, pasakiet, ka naudas nav un ir jau varbūt visādas citas problēmas, ko mēs varam risināt. Šobrīd ir dubls 2, redzēsim, kā tas beigsies. Kaut ko jau droši vien paaugstinās, bet man liekas, ka pietrūkst tāda godīga atbilde, ka nezinu, ka mēs nevaram, ka mēs nemākam, mēs nezinām. Es klausījos podkāstu ar Biti, kas ir konfederācijas vadītājs. Paklausoties to, kā viņam iet arī ar politiskiem kaut kādiem šiem valsts struktūrām, ir skaidrs tas, ka tur visur ir viens pēc kaut kādas vienas schēmas. Viņi mums uzdod jautājumus, ko viņi it kā nesaprot, mēs viņiem mēģinām iestāstīt kaut ko. Tāda nevienmēr ir tāda rīcība aktīva, bet atkal tas ir ļoti atkarīgs no katra paša tās pašiniciatīvas. Šobrīd ir mums arī iepriekšējā vadītāja, kas bija Dr. Vējs, un šobrīd ir Līdaka, Dr. Lāsma Līdaka, kas tā kā ar lielu tādu tomēr spēju iet uz priekšu, un es domāju, ka panāks ļoti daudz. Ka ir ļoti tas darbs tomēr ir tāds, vēl joprojām nav tā, ka mums kaut kas konkrēts ir jāizdara, lai mēs kaut ko sasniegtu. Ir jāiet ar lielu pašiniciatīvu, ir jāiet un jāstrādā un jāsit cauri savas vēlmes, idejas, lai arī bieži viņas ir ar skaidru pamatojumu, viņas tāpat būs grūti sasniedzamas. Es domāju, arī citās sfērās ir tas, ka ir ar lielu vārdu droši vien var panākt vairāk. Tajā pašā laikā arī dažādas ir nozares, kas varbūt panāk vairāk, tāpēc, kad ir lielāki, mazāki profesori, zināmāki, mazāk zināmi. Kad diemžēl tāda nav tāda vienlīdzība, ka ir labā, ir tā, ka, prestižāki, mazāk prestiži. Es domāju, ka visi jau mēs apmēram, ja ko šādi saka, tad skaidrs, par ko apmēram tā saruna ir, par ko es runāju. Ka ir pienācis laiks droši vien kārtīgi, godīgi, savstarpēji visiem runāt, vienoties. Visi zina, ka nauda trūks, tā kā godīgi pasaka, ko var, ko nevar, un iet un priekšu. Tā kā, skaidrs, ka naudas trūkums ir. Vienkārši iešpricēt, iemest naudu nav jēgas, jo es domāju, arī tie tēriņi ir ļoti nesaprotami un lielajās slimnīcās tas pats un mazajās un visur daudz ko noteikti var optimizēt, bet kopsumā nauda ir vajadzīga vairāk un skaidrs, ka medicīna ir viena no tām nozarēm, kas visā pasaulē ir viena no top nozarēm. Amerikā, kāpēc, par Ameriku es ļoti skeptisks, ja mēs vispār kāds kaut kur skatās un Ameriku ņemt kā piemēru, droši vien ir vissliktākais vienkārši piemērs, ja pacients aiziet uz slimnīcu, ir man kaut kāds pacients bijušas, kur ir apendektomija, ejot prom ir rēķins 7,000, pacients saka, man ir apdrošināšana, mēs izlabosim rēķinu, rēķins ir apmēram 17,000. Tā kā pēkšņi reiz 2, 3, tāpēc, ka jums ir apdrošināšana. Kā kāds komentārs bija, kad slimnīcas nākot pretī, ja pacientam nesot apdrošināšana, tad viņi dodot atlaidi. Bet kas ir milzīgs bizness. Medicīna ir viens no pasaules lielākajiem biznesiem visos. Tā ir farma, tās ir tehnoloģijas, tas ir nenormāls bizness. Man ir vairāki no medicīnas nozares teikuši, tas ir top 3, droši vien ir ieroči, un tad drīz vien klāt ir arī medicīna. Tāpēc ir arī no ārzemēm paskatīties tādus labos piemērus, es teiktu, ir ļoti grūti, ir ļoti daudz visādas tādas mārketings un pārdošana, pirkšana, tās cena. Es domāju, ka ir grūti atrast tādu labu piemēru arī ārvalstīs, ko mēs varētu tā vienkārši paņemt un daram tā šeit. Tāpēc, ka vienmēr jau ir kaut kāda atšķirība.
Bet kas man liekas visfantastiskākais, ka mēs tomēr esam īstenībā smieklīgi maza valsts. Un ka, ja mēs nevaram sakārtot medicīnu valstī, kas ir viena no pamatvajadzībām, izglītība, medicīna, aizsardzība, tad kaut kas nav ok. Bet mēs kārtojam. Man tomēr gribētos, ka mēs kārtojam un esam virzienā uz skaistu nākotni. Un pats raidījums ir vairāk par tehnoloģijām, par digitalizāciju, par vispārējo. Skaidrs, naudas nav. Bet tajā pašā laikā noteikti zini, varbūt tieši arī jūsu klīnika, kurā tu strādā, vai arī šīs biedrības, kurās par projektiem, par tehnoloģijām, par to, pie kā tiek strādāts, pie kā, ko mēs attīstam, kādas ir šīs prioritātes, varbūt par ko var pastāstīt arī sabiedrībai. Tādu bija projekts aplikācija, kuru kaut kādā veidā mēs paši līdz galam nesapratām, ko mēs tur gribam, laikam. Bet, ja es tā sākumā sāksim nesaistītu ar medicīnu, bet sāksim ar influenceriem, kas, man liekas, šobrīd patiesībā dara arī ļoti labu darbu. Ir ļoti aktīvs daudz dažādas aktīvu sociālo lietotāju, kas informē sabiedrību. Man liekas, tas arī tomēr ir tāds svarīgs aspekts, kur šobrīd kanāli, pa kuriem mēs sasniedzam pacientus, to sabiedrību ir daudz vairāk pieejami. Un šobrīd arī daudz, piemēram, man liekas, ļoti daudz cilvēku vispār nesaistīti ar medicīnu, kas varbūt ir tā jābūt uzmanīgiem, varbūt nevienmēr tur tā informācija līdz galam pareizi, bet tomēr ir tāda daļa, kas ļoti informē. Kas patiesībā, es teiktu, atslogo savā ziņā daļu no mediķu uzdevumiem, jo tā ir tāda, es teiktu, diezgan pamata informācija, kas nav jau nevienmēr ir medicīniska. Labā ziņa, ka tas attiecināms ir uz ļoti plašu to sabiedrības loku, tā kā viņi nav, līdz ar to neko sliktu nevienam izdarīt īsti nevar. Man liekas, ka tas dara labu darbu, ka šie tīkli šobrīd aktuāli ne tikai, lai parādītu, kā es lecu ūdenī vai no kaut kurienes, tad tagad ir diezgan daudz tur laba informācija, kas vienkārši mediķiem nav laika. Ja mēs runājam par šīm tehnoloģijām, tad mākslīgais intelekts, visu, ko es esmu, tas tomēr aizņem, lai sasniegtu to līmeni, ka viņš tiešām palīdz. Man liekas, tas aizņem diezgan daudz laika. Atkal nauda, līdz ar to pats ārsts visticamāk to nevar darīt. Tur ir vajadzīgs papildus kaut kāds kolektīvs, kas ar to ņemās. Un reizēm tās prasības ir diezgan specifiskas. No tādām jaunajām sistēmām šobrīd, protams, ka visi cenšas integrēt kaut kādā veidā balss atpazīšanu, lai it kā ātrāk būtu datu ievade, ātrāk izrakstu sagatavošana un tā tālāk, ko jau visi šobrīd aktīvi mēģina un cenšas kaut kādā mērā. Noteikti ir visādi boti, kas mēģinātu ātrāk atbildēt pacientiem, varbūt uz tādiem saprast, kurš ir svarīgs, kurš nav. Tas ir mūsu iekšēji klīnikā ir idejas tas, ko mēs vēlētos, savā ziņā atslogot varbūt sākotnēji personālu, bet tur ir ļoti rūpīgi jāizvērtē, protams, lai bots gandrīz galīgi slimu pacientu neaizliek rindas beigās. Līdz ar to man liekas, ka ar tehnoloģijām šobrīd ir jābūt tomēr uzmanīgiem, jo viņas mācās. Es domāju, ka viņas iemācīsies ļoti labi, bet arī, man liekas, tas sākotnējā sajūsma bija lielāka, ka tūlīt tagad un tā un šitā, bet tā nav. Ir diezgan liels laiks vajadzīgs. Par projektiem, kas šobrīd notiek asociācijas līmenī, tie projekti jau pamatā vienmēr ir. Mēs nevaram iet, asociācija nevar iet uz projektiem, kas ir kaut kādais šaurai sabiedrības lokam. Līdz ar to iepriekšējā tā perioda projekti, kas, es domāju, turpinās un liela daļa jau projektu, tad, īpaši medicīnā mēs rezultātu neredzam tā kā nākamajā mēnesī vai pēc 3 mēnešiem. Mēs rezultātu reāli redzam pēc gada, 2, tur varbūt pat tikai 5. Tas lielākais projekts, es domāju, kas ļoti svarīgs projekts bija, tātad zemes kaklavēžu skrīninga, tāda aktualizēšana, aktivizēšana, kur pēc tiem pirmiem radītajiem procentu kāpa ļoti labi. Tas vienkārši mārketinks, arī sociālajie tīkli, viss. Līdz ar to pacientu vienkārši informēšana, kas ir tas, ko mēs tādā projekta līmenī jau varam darīt. Kur arī noteikti sociālajie mēdīji palīdzēja kaut kādā mērā, gan arī šie influenceri. Tādos lielos, kas slimnīcās, slimnīcās mēs dzirdam datu apmaiņas, kaut kādu datu informācijas apmaiņu, ko mēs atvieglojam, bet arī droši vien ir daudz atkal likumi, kas to ierobežo. Ir pacientu datu aizsardzības likumi un tā tālāk. Ko kas var skatīties, ko kas nevar skatīties. Tāds pārliecinošs uzreiz projekts, man liekas, ko es varētu nosaukt, kas ir tāds ļoti skaists, labs projekts, ko mēs tagad visi mēs redzēsim pēc dažiem gadiem, un tāpēc ginekoloģija vislabāk droši vien, ka nav.
Es teiktu, ka šobrīd ir neliels hauss, kurā visi mēģina atrast kaut kādus labākos rīcības plānus, bet viņi risinās droši vien lēnām. Es teiktu, ka lēnām, bet tas ir normāli. Ir pilnīgi jauna kaut kāda veida tehnoloģiskās kaut kādas iespējamie risinājumi, kur līdz galam nav skaidrs. Bet es patiesībā par to diezgan tāds pārdomās, un jautājums vienmēr, mums tehnoloģijas arvien vairāk un vairāk paliek, bet tāda sajūta, ka laiks paliek mazāk. Līdz ar to es nezinu, nevienmēr ir tā sajūta, ka elektroniski izrakstīta recepte ir ātrāk nekā manuāli izrakstīta recepte. Tam, protams, ir savu izsakojamība, un tā ir daudz plusu elektroniskai, bet vēl joprojām, man liekas, ka bieži kompānijas nāk ar tiem saviem piedāvājumiem līdz galam nezinot, ko ārstam vajag. Tāpēc es teiktu, tāda pamazām virzība uz priekšu ir tā, kas dos kaut ko labu, teiksim, uzreiz mēģināt visu ielikt un adaptēt. Bet tajā pašā laikā tehnoloģijas un digitālie risinājumi tomēr nākotnē, vai tie var palīdzēt ārstam strādāt veiksmīgāk, vai redz arī kādus pasaules piemērus, kurus gribētu tomēr ienest Latvijā, lai varētu vēl efektīvāk ārstēt jūsu pacientus? Man liekas, tas ir ļoti interesants jautājums, un tur ir viena liela, tāda svarīga nianse, kas atšķir mūs tomēr no citas, teiksim, no Rietuma Eiropas, kuras arī esmu stažējis un redzējis, kā, un tā ir pacientu izglītotība. Un tā ideja, kas tehnoloģijām parasti ir tas, ka mēs lai varētu pēc iespējas mazākā laikā pieņemt pēc iespējas daudzāk pacientu. Bet Latvijā klasiski pacients ir ļoti daudz gudrs pacients, ir ļoti daudz izglītots pacients, bet, diemžēl, ir daudz pacientus, kurām ir nepieciešama diezgan gara saruna. Un šī ir tā vieta, kur diemžēl, nekad neviens bots, neviena tehnoloģija, neviens ne cilvēks neaizstās. Tas pacients grib to kontaktu ar ārstu, viņš ir jau kaut kur bijis uz 15, man kā privāta klīnikas, pamatdarba vieta. Man ir privāta klīnika, kur attiecīgi, es redzu, kad ir pacients, kas pēc 10-15 minūšu vizītēm neko nesaprot. Viņas ir haosā, viņas ir bijušas uz tādām 3, viņām nepietiek ar pusstundu, viņām vajag tās 45 minūtes. Pēc šīs varbūt man ideālā variantā, kad būtu kaut kāds mākslīgais intelekts, kas noklausītos mūsu sarunu un visu saliktu pa punktiem, tik un tā man tas būs jāpārbauda. Šobrīd ļoti aktīvi šīs tehnoloģijas, man liekas, tas intelekts ienāk tieši radioloģijā, kur ir daudz, piemēram, ir magnēti, ir kompjūtera tomogrāfijas, kas spēj principā ļoti precīzi atpazīt un noteikt. Bet tik un tā, gala lēmums, tas paraksts ir prasīts, tas kā likumiski ir jābūt no cilvēka. Šobrīd ginekoloģiskā sonogrāfijā arī, grūtnieču sonogrāfijā ir ļoti automatizēta daudz izmeklējumu, kas palīdz ārstam atrast, kas palīdz precīzāk atrast, bet tik un tā, atbildīgs galu galā būs ārsts. Līdz ar to es teiktu, ka jā, šobrīd es teiktu, no izējas pozīcijas, kad pēkšņi parādījās ChatGPT un tādas lietas, man liekas, visi gaidīja, tagad mums palīdz rītdien, mēs vienkārši un ātri strādāsim, un apmēram es neko nerakstīšu. Tā nav, tas nāk ļoti lēni. Tā digitālā kaut kādā mērā visas šīs sistēmas, jo tā sistēma, jo vairāk viņa sāk prasīt, ko man vajag, jo viņa paliek sarežģītāk. Idejas, ka tas vairs nav tikai teksta ievad, tā ir jau teksta konkrēti tur diagnozes, iespējams, viņš var salikt. Ir šobrīd man kolēģiem Anglijā ir projekts, kur viņi, piemēram, pēc diktāta, arī tomēr ārstam pašam viss ir jānodiktē. Teorētiski arī pat pēc bildēm operācijas materiāla varbūt jau tas intelekts spēja visu jau tur aprakstīt bez pat ārsta komentāriem. Bet ārstam tam ir jāiet pāri, ārstam tas ir jālabo. Ja mēs runājam par tehnoloģijām, tad es teiktu, ka Latvijā mums ir viss, ko mums vajag. Šobrīd pārliecinoši īpaši esošajos finansiālajā stāvoklī, kur mēs esam, kā es saprotu, ir 40 miljonu naudas trūkumu medicīnas aprūpē. Nezinu, ja mums kaut kas ir jāoperē, tad tas mums ir. Es domāju, tāds pieminēšanas vērts ir Latvijas arī onkoloģijas centrs, kas šobrīd strādā pēc tādiem normāliem Eiropas pasaules standartiem, izmantojot šīs kontrastvielas, atrodot sargmegslus tieši ginekoloģiskā onkoloģijā.
kas ir svarīgi, lai nebūtu plašas, agresīvas, nevajadzīgas operācijas, kur ir normāli kāda pasaulē tas notiek arī pie mums. Mēs klinikā operējam, es domāju, reāli normāli, labā pasaules līmenī endometriozi, visas endometriozes veidus, līdz ar to nav vajadzīga nekāda došanās uz ārzemēm. Visa labdabīgā ginekoloģijā, ja es tā smejoties saku, tad Latvijā šobrīd vienīgā lieta, ko ginekoloģiskā manipulācija uz viņā izdarīt nevar pārstādīt dzemdi, kas ir ļoti šaurai populācijai, kas ir ļoti specifiski atlasāmi pacienti, ko arī droši vien Latvijā nekad nevajadzētu darīt. Tam ir savi centri ar lielu pieredzi Vācijā, Norvēģijā, kur, ja tas ir nepieciešams, tur noteikti jāveido ir sadarbība. Bet katrā gadījumā, jā, tad Latvijā mēs tas, ko mēs nedaram, nepārstādām dzemdi, bet vai tas vispār ir vajadzīgs? Manuprāt, ne. Bet noteikti kādā brīdī var uzrasties kāds entuziasts, kurš to gribētu panākt. Šajā tēmā varbūt tā diskutabla tēma, bet šobrīd Latvijā ir diezgan plašas diskusijas tieši šajā ķirurģiskā. Tas nav tikai ginekoloģijā, tas ir ķirurģijā, ir robots, par ko daudz runā, un kad tagad Latvijā būs robots. Un tad tas varbūt izklausās no privāta klīnikas viedokļa tāds, ka man skauž. Bet tas, kas pietrūkst arī lielajām slimnīcām, kad medicīna tomēr ir bizness. Un savā ziņā, ja mēs gribam to biznesu, jo privāta medicīna Latvijā nebūtu iespējama, ja viņa būtu zemā līmenī. Privāta medicīna Latvijā droši vien ir arī izņēmumi, bet idejiski lai privāta medicīna pastāvētu, viņai ir jābūt labai. Tas nozīmē, ka privātie ārsti noteikti ir ar ļoti labas kvalitātes. Bet valstiskā līmenī, diemžēl, es teiktu, ka reizēm tos lēmumus pieņem cilvēki lemj ne par savu naudas tērēšanu, tā ir nodokļu maksātāja nauda. Līdz ar to šis ir tas moments, ka man liekas, vai tiešām, kad ir trūkums, kad ir jārunā vispār par kaut kādu veidu robota pirkšanu, ko vienmēr visi prasa, tad robots operē? Nē, atkal neoperē, robots operē parastais cilvēks, kurš ir jātrenē komanda, tur ir diezgan daudz visādi papildus elementi, par ko, man liekas, vienmēr aizmirst. Un kad, tad valsts medicīnā varbūt tomēr reizēm pietrūkst tā ideja, ka mums ir iespējams, ir tehnoloģija, ko mēs ar viņu darīsim, kas to darīs, cik daudz darīs, kāds ir tas plāns, saliekam, mēs tur tik gados izdarīsim tik, mums vajag 1 vai 2 robotus. Latvijā normāli ir ja ir 2 lielās slimnīcas, vajag 2 lielos robotus. Varbūt pietiek ar 1. Automātiski tur aizmirstās cilvēkiem. Medicīnā ir diezgan, nav pareizi domāt par to, cik kas maksā. Ja pacientam vajag palīdzēt, tad vajag palīdzēt. Bet šajā gadījumā par robotu cenu var nopirkt 10 jaunākos laparoskopiskos torņus. Līdz ar to ļoti vienkārši salīdzinājums īpaši sākuma etapos. Tātad, kamēr ar robotu varēs izoperēt 10 pacientus, 2 pacientus tajā pašā paralēli periodā varētu ar 10 jauniem laparoskopijas torņiem visticamāk izoperēt ar vienu un to pašu problēmu 40 cilvēkus. Tad 2 pret 40. Un valstī ir daudz valsts medicīnā, man liekas, ir šis tāds spiediens, kad nopērkam jaunāko tehnoloģiju un tagad būs labāk. Tā vienmēr nav. Privātā sadaļa, ja kāds būtu izreikinājis, ka tas ir pamatoti un izdevīgi un ekonomiski ok, 100% kāds Latvijā jau sen būtu nopircis robotu. Jā, un diemžēl, man liekas, tā ir bišķiņ valsts problēma, kad par kaut kādu jaunu tehnoloģiju iegādi reizēm lemj cilvēki, kuriem nav vispār saprašanas, vai tas atpelnīsies vai neatpelnīsies. Tomēr, ja mēs gribam, lai valsts medicīna ir virs tā ūdens un elpo brīvi, nevis ar nelielu malku mutē, tad tam jau ir jārēķina arī līdzi. Un tur atkal līdzi nāk šie tarifi, automātiski. Tarifu jautājums. Vai tas atkal vienkārši tā no zila gaisa iemetīs iztrūkstošo naudu, vai reāli normāli aprēķina, kā tas tiks sekts? Un kam tas tiks sekts? Galvenais ir jautājums, kā tiks veidot pacientu rinda, kurš to darīs. Bet tas tā kā mana neliela sāpe, kā tiek iztērēta mana nodokļu maksātāja nauda. Okay. Bet ejot tālāk, es klausos par robotiem, par visu un domāju, valstī šobrīd ļoti skaļš ir jautājums demografija.
Un, manuprāt, tā tomēr iet roku rokā arī ar šo ginekoloģijas nozari. Ar jūsu specialitātēm, vai redzi, ka šajā jautājumā īstenībā valstī jūsu joma var palīdzēt un var attīstīties ar tehnoloģijām arī ar piemēriem no pasaules? Nu šobrīd tā pēdējā ziņa, ko es lasīju, tad katrs 10. bērniņš, kas principā piedzimst, ir mākslīgās apaugļošanas ceļā radīts. Tas demogrāfijas jautājums patiesībā man liekas mazliet smieklīgi, jo pirms 10 gadiem visiem bija ļoti labi zināms, kur mēs būsim šobrīd. Vēl viens tāds darbs pleķītis tajā medus mucā, jo tagad ir slikti, bet mēs zinājām, ka būs slikti. Līdz ar to mazliet kaut kāda daļa vilcienu vagoņu jau ir aizbraukuši, līdz ar to, ko darīt tagad. Mākslīgā apaugļošana vēl joprojām arī ir, es teiktu, no pacientu skatu punkta ļoti daudz pacientu baidās, tas tāds tabū. Ir ļoti daudz visādas viltus informācijas un visādi kaut kādi mīti, kas lielu daļu pacientu no tā attur. Man ir tā uzreiz nāk prātā vairāks pacients, kas stingri pasaka nē, ka tas būs mākslīgs bērns, ka tur viss ir tā kā ķīmiski, kas tā nav. Daļa procesa ir mākslīga, protams, bet tur nekā mākslīgi, tās ir dabīgi ģenētisks šūnas, tā kā viss nāk no partneriem. Līdz ar to, bet te atkal ir sabiedrības informētība, izglītošana, kur mums ļoti daudz ir jāstrādā, un man liekas loģiski sākt ir no šiem pašiem pamatiem. Tas pats valsts arī medicīnas aprūpē, tas pats no ģimenes ārstiem. Ginekologs jau savā ziņā ir tāds ģimenes ārsts, droši vien sievietes ir daudz bijušas pie ginekologa nekā pie savu ģimenes ārsta. Un katram ginekologam ir pienākums, mēs nevaram nevienam teikt, ka jums tagad ir jāpaliek stāvoklī. Diemžēl tādi vēl joprojām komentāri izskan. Bet mēs esam tādi intervētāji, kas noskaidro situāciju un paskaidro. Un ar to nevienmēr atkal pietiek ar tām 15 minūtēm, kad bieži ir valsts pieņemšanās. Ja? Tur ir vajadzīga diezgan gara saruna, pacientu arī izglītot, pacientam paskaidrot, kas tas būs, ko darīs. Pacienti baidās bieži uzdot jautājumus, līdz ar to ir mums pašiem, viņiem ir jāliek jau uzdot, jāprasa, varbūt jūs to gribat zināt, un visi jau, jā. Tā saruna ir salīdzinoši tāda, viņa ne tikai grūta no tā, ka viņa ir gara, bet katram pacientam ir vajadzīga savā ziņā ļoti individuāla pieeja. Mazliet ir jāsaprot, jātaustās, jo pacienti mēdz nobīties no kaut kā. Mēs nevaram viņam ātri pateikt labāko ceļu. Visbiežāk lielākā daļa, es teiktu, 7 no 10, ja es tā ļoti ātri, lai ginekologs apskatītos pacientu, izmeklēt un reāli pateikt, kas ir jādara, tam nevajag daudz laika. Ja ir labs, normāls pieredzējis ginekologs, tam nevajag daudz laika, tam tiešām pietiek ar 10-15 minūtēm. Problēma ir, ka lielākā daļa pacientu pēc tam, ja viņam izmet diagnozi vienkārši šeit un jums tālāk, daļa pacientu droši vien būs, bet tās 3 no 10, viss ok, man labs ārsts, viņš man pasaka, bet 7 no 10 gaida kaut kādu papildus paskaidrojumu. Un problēma ir, ja viņas nobīstās, pazūd, atnāk krietni vēlāk nekā pēc tam viņām vajadzētu atnākt. Tāpēc tā. Bet mākslīgā apaugļošana noteikti ir tas, kas var palīdzēt, kur pacientiem vajadzētu par to interesēties, ja ir nepieciešamība. Valstiskā līmenī informēt, ka tas ir pieejams, ka tas ir valsts apmaksāts pakalpojums līdz 40 gadu vecumam. Lūk, tā, to es arī gribēju teikt, jo ļoti daudzām, es domāju, īstenībā liekas, ka tas ir ļoti dārgs pasākums. Tas jau būs garš pasākums. Tur ir jautājums, kas piedzims, cik drēbītes un ko gribēs. Bet, lai sasniegtu grūtniecību, primāri tas ir valsts apmaksāts pasākums. Ne līdz galam, jo valsts apmaksā konkrēti to paketi, ko var. Ļoti lielai daļai var būt nepieciešama papildus kaut kādi, papildus izmaksas, papildus kaut kas. Bet pamatā, līdz 40 gadu vecumam tas ir. Diemžēl valsts ir noteikusi, ka tās ir divi mēģinājumi. Divi mēģinājumi, tad katra šī stimulācija beidzas ar iespējamo to pārstādu, auglīšu šī embrija iestādīšanu zemdē. Un ja 2 reizes tas ir neveiksmīgi, šis tā iestādīšana, tad diemžēl tur arī beidzas tas valsts. Un te ir arī daudz tie jautājumi, vai tas ir ok, vai tam nevajadzētu būt, jo tas vecums tika izmainīts to 37 uz 40. Bet tur atkal reproduktologu biedrība ir tā, kas aktīvi iesaistās un par to diskutē. Bet, atkal, diemžēl tas nav mūžīgi līdz galam, bet bez maksas, bet
Valsts noteikti kaut ko lietas labā ir darījusi, arī paaugstinot šo vecumu. Tā ir sava veida pretīm nākšana, jo pirmais tas pirmzemdētājs vecums jau arī krietni kāpjas, līdz ar to tas laikam apmēram vidējais 37 gadi, kas iepriekš bija tas galējais līmenis, tas limits, līdz kuram var saņemt šo pakalpojumu. No medicīniskā viedokļa mēs varam palīdzēt, bet cilvēkiem ir jāgrib, lai viņiem ir jāprasa šī palīdzība. Un tur atkal mēs atgriežamies pie daudziem citiem faktoriem, kas jau vairs nav medicīna. Noteikti karš ļoti daudz ko mainīja. Lielai daļai man bija liela grupa pacientu, kas mēs tūlīt mēģināsim, plānosim to bērniņu. Visas pateica, nē, šobrīd ne. Tie ir valsts kaut kādi, droši vien arī atbalsti un tā tālāk, kas ir ļoti daudz, ļoti sarežģīta tēma. No medicīniskā viedokļa tā ir vienkārši, tā tiešām ir vienkārša tēma, bet no citiem viedokļiem tā ir psiholoģija, tā ir tāda ļoti sarežģīta, ja pacients nepaliek stāvoklī, tā ir ļoti psiholoģiska jau tēma, tā ir emocionāli sarežģīta tēma. Tā ir ļoti plaša tēma, kur ir ļoti plaša spektra, ļoti daudz, kam ir jāsaslēdzās, lai tas viss tā kā būtu labi. Jācer, ka tiešām arī cilvēki ieklausīsies, mainīs savu veidu domāšanu. Varbūt arī caur šo raidījumu pat sadzirdēs arī par maksu šajā visā, kas varbūt pat nav aizdomājušies. Dažkārt man liekas, ka tiešām mums varbūt nav tik izglītota sabiedrība, varbūt šajā visā, lai visiem šī informācija vienmēr būtu pieejama un zinām un saprotam. Paldies, ka dalies arī ar šo. Man vēl ir jautājums, arī visu kaut kur runājam par to, ka mums pietrūkst speciālisti. Visā Latvijā, dažādās medicīnas nozarēs, kā ir ar ginekoloģiju. Vai pietrūkst, vai tiek kaut kāda, vai redzi, ka tiek kaut kas darīts, un ko mums vajadzētu darīt, varbūt, lai mēs varētu piesaistīt šos jaunos speciālistus arī, vai tajā pašā laikā tieši otrādāk mēs atrodam tehnoloģijas un iespējas kā robotus, kas aizstāja reāli cilvēku nākotnē. Ginekoloģijas un dzemdību specialitātes, tas sāpju, rūpju bērns vienmēr ir bijis. Es domāju, tas ir visur, tas ir tieši šīs neatliekamās palīdzības un neatliekamās palīdzības darbs. Tas ir dežūru darbs, tā ir akūtās saslimšanas, visā akūtākais, kas vien var būt, tās ir dzemdības. Tātad tās ir dzemdības, kur trūkst tieši dzemdību speciālistu, kas ir gatavi dežurēt, kas ir gatavi uzņemties diezgan lielu atbildību un stresu. Tas ir šī problēma, un tas pats arī ir ginekologiem. Ļoti dažādi, kā kurā slimnīcā, klasiski pasaulē, tāpēc es esmu ginekologs dzemdību speciālists, jo tā apmācība ir tā, ka es varu gan pieņemt dzemdības, gan arī būt ginekologs. Tad klasiski šī ir tā personāla trūkuma vieta. Ambulatorisko ginekologu noteikti Latvijā pietiek. Jautājums droši vien ir par reģioniem, kur varbūt nevienmēr. Iespējams, ka trūkums ir valsts apmaksātās pieņemšanās, bet tur atkal jautājums, cik daudz ko uzņemas ģimenes ārsti. Jaunā gadagājuma jaunie ģimenes ārsti, man liekas, uzņems ļoti daudz. Viņi ir gatavi darīt ļoti daudz, un viņiem arī certifikāts atļauj darīt daudz dažādas ginekoloģiskas tieši tādas pirmās aprūpes lietas. Tur skrīningu ņemšana, kaut kāda primāra arī apskati. Tā problēma ir dežūrdarbs. Un dežūrdarbs ir dežūrdarbs, un arī visā pasaulē dežūra ārsti vienmēr trūkst, tāpēc, ka tā ir tā sadaļa, kas prasa ļoti daudz, un te arī droši vien, kas daļai varbūt tas nospēlēt būtisku lomu, bet iespējams, es teiktu, ka lielākajai daļai nē, ka tas ir atalgojums. Un man liekas, ka te līdz galam tā nav problēma, ka reāli tas ir tas stress, īpaši dzemniecībā, un tā ir atbildība. Bet šeit arī tas ir jau, kas man mazliet nesāpina, bet man liekas, ka Latvijas tā veselības aprūpe tomēr ir ļoti sadalīta tādā ziņā, ka ir Rīga un ir pārējā valsts. Es teiktu, ka es esmu tāds, es gribētu teikt, salīdzinoši objektīvs vērtētājs no malas. Es esmu strādājis reģionā, vēl joprojām savulaik Kuldīgā, šobrīd vēl joprojām dežurēju Rīga Eļzerā, kas ir Rīgas Austrumu Kliniskajā universitātes slimnīcā. Es esmu ļoti daudz kur ārzemēs bijis, kas, man liekas, bieži pietrūkst daudziem arī tādiem, gada jau tādiem prestižākiem, savulaik ārstiem, kaut kādiem, kas, man liekas, ārzemēs, ir bijuši, bet, es teiktu, par maz.
kad ir jāredz tas, kas notiek pasaulē, un jābūt pasaulē, lai saprastu, ka tur nav labāk. Ka Latvijā var būt daudz kas ļoti labi, bet, protams, ka ir daudz dažādas problēmas, ko mēs varam iemācīties no citām valstīm. Bet man liekas, ka tāda ļoti svarīga problēma, par ko reti tiek runāts, bet man tā izskatās, ja varbūt smagi kļūdos, bet šīs reģionālās slimnīcas lielākā daļa ir, principā viņas ir tās vietējo rajonu kaut kādas slimnīcas, kur tās vietējās tur valdes, vietējās domes kaut ko atbalsta vai viņas cenšas uzturēt. Man liekas, ļoti vienkārši. Primāri medicīnā, lai sakārtotu kaut kādu to pirmo, otro līmeni, kur šāda tipa aprūpe, tur ir Excel. Vienkārši ņemat, izrēķinat, un ir tā kā parāda Excel. Un tad ir politiķiem jāpieņem smagi lēmumi, kur droši vien viņi zaudēs arī savus amatus, bet tas kādam ir jāizdara vienā brīdī, kaut kad kāds varbūt saņemsies un izdarīs. Bet tam Latvijas slimnīcu tīklam ir jābūt Latvijas slimnīcu tīklam, nevis tā, ka ir divas lielas slimnīcas, par ko ministrija ceļās un krīt. Un tad ir reģioni, kuri tur cīnās par savu izdzīvošanu. Šobrīd Daugavpils, kā es saprotu, ir zem valsts, tomēr beidzot nonākusi, kad kā loģiski tā tomēr ir otra lielākā valsts pilsēta, kur ir pietiekami daudz cilvēku, lai par viņiem rūpētos. Un lēnām pamazām ir, diemžēl, šī pēc mantotā slimnīcu sistēma ir novecojusi un ir jāpieņem daudz ļoti sāpīgi lēmumi. Daļa noteikti, diemžēl, no reģiona ir jāizslēdz, ir jāpārstrateģizē, kur ko dara, kas ko nedara. Attiecīgi, lēnām pamazām, es teiktu, tas nav lēnām, ir diezgan skaidri. Mēs esam nepilni 2 miljoni cilvēku. Tad ir skaidrs, kurš dzīvo, ir vienkārši jāpieņem, jāizrēķina un jāpasaka. Tagad tā būs. Bet tie ir ļoti sāpīgi lēmumi, kas nav nevis lēmumi, kas ir valdošo cilvēku lēmumi. Es domāju, ka viņi ļoti labi zina, ka tas ir jāizdara kādā brīdī, bet viss notiek tā lēnām pieklājīgi, lai nevienu neaizvainot. Es domāju, man tāds lūzuma punkts, kad es centos, es kā sekoju līdzi medicīnas visām peripētijām Latvijā, bet mans lūzuma punkts bija pirms kaut kāda laika, bija Dobeles slimnīcas slēgšana. Bija pieņemts lēmums, ka slēgs Dobeles slimnīcu, un pēc nedēļas pēkšņi tomēr neslēgs. Tas man bija tāds lūsums, tad kā? Tā kā jā vai nē, un tas nav tās, ja vajag vai nevajag, tad kāpēc jūs slēdzāt, ja nevajag slēgt, vai kāpēc, un es varbūt ļoti kļūdos, tas droši, bet man liekas, ka reāli problēma ir lēmumu pieņemšana. Kādu lēmumu vajag pieņemt, es domāju, tur skaidrs ir, ko vajag pieņemt. Es nezinu, bet noteikti, tā ir vienkārši Excel tabula. Un tā problēma ar dežūrām ir tas, ka katra no šīm slimnīcām cīnās par kaut kādu to vienu ārstu, kurš pie viņām nobrauks. Un tad viens tur met naudu, otrs, nezinu, dzīvokļu kaut kādas tur apmaksas vai ko. Bet tā ir Latvijas visas valsts problēma. Man liekas, taisam kopēju dežūru grafiku. Rīga ir 3 stundu braucienā līdz jebkurai vietai. Taisam kopēju valsts grafiku. Braucam, man ir arī, protams, jautājums. Tur, es nedomāju, ka mēs varam uzspiest, kam strādāt, bet taisam kopēju grafiku un viss. Ir cilvēks, kas ir gatavs strādāt. Viņš tātad pirmdienā strādā Jelgavā. Piektdienā viņš strādā Daugavpilī. Es neredzu problēmu. Medicīna cilvēks jau ir viens un tas pats. Līdz ar to ir jautājums droši vien arī par kaut kādām inovatīvām idejām. Iespējams, nekas nav jāslēdz ciet. Iespējams, viss jāstāja vaļā. Vienkārši jātaisa šis tāds publisks dežūra grafiks, ka tā nav Rīgas problēma, tā ir Latvijas problēma. Līdz ar to, par ambulatoriem skaidrs, grūtnieču aprūpe skaidrs, vienmēr var uzlabot to kvalitāti, uzlabojot izglītību, kas šobrīd ir ļoti aktīvi, pateicoties arī, man liekas, visādiem droši vien Eiropas projektiem, kur tā kā nauda ir, lai veidot šādus te izglītības kursus un apmācību. Pateicoties Covidam, tas viss ir sapratuši, ka to var darīt arī attālināti. Tā kā ir ļoti daudz uzlabojumu, ko mēs šobrīd redzam, un jaunās vecmātes, jaunie ginekologi, dzemdības speciālisti, visi jau ir ieinteresēti to aprūpu uzlabot. Bet globāli, jā, tā ir Latvijas problēma. Tā ir Latvijas problēma, nevis tikai Rīgas problēma. Labi, un tad pirms tam arī teici, ka, mēs taču redzējām, kur mēs bijām pirms 10 gadiem, un tagad jau ir par vēlu vilciens aizbraucis. Tāpēc parunājam šodien. Mēs esam šodien 10 gadu robeža, nākamā. Kas mums būtu jādara tagad, lai pēc 10 gadiem mēs varbūt nenokļūtu kaut kur, vai jau redzam, kādi mēs būsim pēc 10 gadiem, ja mēs šādi turpināsim, vai ja mēs kaut ko mainīsim. Kā redzi tieši jūsu nozari, tieši 10 gadu griezumā?
Jā. Droši vien, ka beigās, sarunas beigās, tātad medicīnas nozara ir sarežģīta nozara. Tur nav skaidrs, ka nav pašsaprotamu lēmumu. Varbūt reizēm ir diezgan skaidrs, ja akūtā medicīnā, ja tas bērns dzimst, viņš piedzimst kaut kādā veidā, varbūt medicīnā tā gluži nav. Visās jomās man smieklīgi 10 gadus priekšu. Pirms 10 gadiem es iestājos rezidentūrā, ginekoloģijas rezidentūrā, tagad ir pagājuši 10 gadi. Kas ir mainījies? Mainījies, es teiktu, ka tā globāli droši vien nav nekas. Protams, ir uzlabota ir skrīnings un tāda kopēja, bet, ja tā skatās, tā reāli jau visi individuāli ir attīstījušies vai ir attīstījusies kopējā medicīnas sistēma, nezinu. Kaut kādā mērā, jā, bet noteikti, kad vienmēr var labāk. Es esmu pret sevi arī pēc, ja operācija ir bijusi tā ļoti laba, es tāpat vienmēr domāju, ko es varēju izdarīt labāk. Līdz ar to varbūt tā ir man tāda kaut kāda īpatnība. Bet kur mēs pēc 10 gadiem varētu būt? Es domāju, ka pēc 10 gadiem noteikti nevajag sevi salīdzināt ar citiem. Mēs redzam savus problēmas, jāsāk no pamata. Lēnām pakāpēm mēs liekam kopā, un es domāju, mēs varam nodrošināt ļoti kvalitīvu aprūpi visiem pacientiem. Un viena no lietām, kas ir tāda ļoti varbūt diskutabla, bet es domāju, ka viena no lietām, ko valstī vajadzētu darīt un ko vajadzētu panākt, ir princips, ka nauda seko pacientam. Kas ir tāds, droši vien noteikti visi, kas ir šobrīd zem šī te valsts naudas paladziņa, teiks, ka tā nevajag. Bet es domāju, tur ir tik daudz plusi, pārliecinoši vairāk plusi. Viens no lielākajiem plusiem ir kvalitātes uzlabošanās. Tas nozīmē, ka, ja pacients var aiziet pie labākā ārsta, viņš ies pie labākā ārsta, un viņš arī pagaidīs rindā. Automātiski visi gribēs būt labākie ārsti, un nebūs vairs nosacījums, kur strādā. Protams, ka ir jāsako līdzi, lai tā pacienta aprūpe būtu droša un tā tālāk, bet man liekas, ka šis princips nauda sako pacientam būtu ļoti svarīgi ieviešams, un tas nozīmē to, ka visiem ir jāsasparojās, visiem ir jākļūst arvien labākiem un labākiem, un tas, ka pirms 10 gadiem NVD iedeva kvotu, nenozīmē, ka tā kvota būs arī šodien. Kas man liekas ir tā sarunām, varbūt tur droši vien ir daudz dažādas sarežģīti aspekti, kā to risināt, bet man liekas, ka tas ir tāds aspekts, ko NVD uzņemas uz sevi, kur valsts uzņemas vienkārši kā to izdarīt, un tad vienkārši uzliek visiem par pienākumu sniegt atskaites, informēt par visām komplikācijām, informēt par visu. Līdz ar to uzliktu uz to izpildītāju puses vienkārši visu konkrētas informācijas sniegšanu, bet to sadalīt, dot visiem. Man liekas, arī Lietuvā, piemēram, saprot, šī sistēma strādā līdzīgi, kad pacients var iet pie privātiem ārstiem, viņš var privāti ārstēties. Plus viņš var pat vēl papildus privātu apdrošināšanu, veids papildus samaksu, kas Latvijā nav. Ja Latvijā pacients iet pa šo valsts samaksas sistēmu, tad viņš neko papildus nedrīkst īsti. Tas viņam viss jābūt par šo it kā bezmaksas, kas jau nemaz tā nav. Ir tāpat pacienta līdzmaksājums un tā tālāk, kas ir ok. Bet, vai arī privātu apdrošināšanu ieviešana, kas arī, principā jau ir tas pats princips, ka nauda seko pacientam. Bet tas, no manas skatu punkta, es domāju, ka tas ir tāds galvenais mērķis būtu tas, ka tiešām tas ilgtermiņā pārliecinoši uzlabot kvalitāti, ka visiem neatkarīgi no tā, kas ko dara, būtu jāsaņemās. Tas izslēgtu vienkārši sliktākie spēlētāji nebūtu vairs. Ko tu man kā pacientei, kā sabiedrības sastāvdaļai, kā potenciālai pacientei, ko tu man ieteiktu? Kādas darbības man būtu jāveic ikdienā, lai es varētu uzlabot savu šo sievišķo veselību, vai arī kas man būtu jādara ikdienā, kas man būtu jādara reizi gadā, cik bieži man vispār būtu jāapmeklē. Tādi ieteikumi, sievietes saņemamies, šitos mums ir jāizpilda visām. Jā, tātad labā ziņa ir tā, ka vispārējie tie dzīves ikdienas ieteikumi ir labi ne tikai sievietes veselībai, bet kardiovaskulārai veselībai visam. Līdz ar to pirmais, ar ko noteikti jāsāk, tas ir miegs. Labs miegs ir tas ne tikai bērniem, tas svarīgs, tas jebkuram cilvēkam ir svarīgi, līdz ar to labs miegs droši vien ir primāri.
Tad mēs sākam, jāsāk ar ļoti vienkāršām lietām, kas reizēm ir tā kā cilvēki, jā, tā kā tad man būs tā kā labāk. Tā kā miegs, uzturs, šķidruma daudzums, ko mēs ikdienā lietojam ūdenī. Droši vien es pats nezinu, izdzeru puslitru ūdeni. Paldies, ka jūs man savējāt. Bet tā, jā, es pacientiem saku, bet ārsts jau normāli paši nedara. Uzturs, protams, fiziskā aktivitāte. Man liekas, tie zelta vārdi visam ir jābūt balansā. Visam ir jābūt balansā, ir jābūt sabalansētam. Ko tas nozīmē? Apmēram pateikt neko, bet sabalansētam uzturam. Ja mēs tagad redzam, smejamies par šo Amerikas kungu, kas tērē savu 100 miljonus gadā, un tad tajā pašā laikā ir vidusjūras itāļu kungs, kas paciņa dienā, vīns dienā, bet 110 gadi. Tā kā, tur droši vien miegs ir daudz, bet idejas, ka tas ir sabalansēts dzīves ritms, man liekas, ka mūsdienu cilvēks jau to lēnām saprot, darba holips nav ok, kas saprot to momentu, ka tā izdegšana, ja viņi tojas, tad varbūt vajag piebremzēt. Tas ir, rutīna, es domāju, ka nav slikta, bet kaut kādā mērā tātad uzturs, miegs, fiziskās aktivitātes. Šobrīd ļoti populāri ir šie spēka vingrinājumi, viss kaut kas. Sievietēm noteikti ir ieguņa pamatas fizioterapija, kas šobrīd aktualizējas un ir aktīva. Tā ir šī sievietes pamatne, tīri anatomiski, fizioloģiski. Ieguņa pamatas fizioterapija ir ļoti svarīga. Par ginekologu apmeklējumu, tātad primāri, jebkurai sievietei būtu ļoti vēlams atbildēt uz vēstulītēm, ko valsts rūpīgi cenšas sūtīt. Ir daļa, kas nesaņem, bet ja pacienti klausās raidījumu un nav saņēmusi, prasa ģimenes ārstam. Vai iespējams kaut kādā vietā viņi ir, ģimenes ārsts to var šo kodu atrast, līdz ar to ir zemes kaklevēža skrīnings no 25 līdz 70 gadiem un ir krūtsvēža skrīnings no 50 gadu vecuma. Sievietēm pašām ir jāiztausta savus krūtsvēs viņas partnerim. Ja kaut kas nav, ir kaut kas jocīgs, uzreiz jāvēršas pie ārsta, nevajag gaidīt nākamo pusgadu vai gadu. Līdz ar to ir jāatpazīst situācija, jāatpazīst iespējamā problēma un aktīvi ar to jārīkojas. Ja? Tas vienkārši proaktīvi jādarbojas ar savu veselību. Ja kaut kas liekas, ka nav kārtībā, vienmēr var aiziet. Standartā tas skrīnings ir sākotnēji 25 un 28 gados, pēc tam ir HPV skrīnings, kas ir šī vēža vīrusa. Māmas noteikti var ieteikt arī ļoti diskutablu tēmu vakcināciju, bet zemes kakla vēža vakcīna ir tā, kas tomēr valstīs, kur aktīvi tiek lietot un krietni samazinājusi uz zemes kakla vēzi. Tā kā noteikti vakcinācija ir svarīga lieta, kas ir jāapsver atkal, tas ir katra individuāls lēmums, bet noteikti tā ir principā droši vien jebkura ginekologa rekomendācija viena no. Laikam ejot ginekologu vizītei, es teiktu arī, ka ginekologs jau nav draugs, ginekologs tomēr ir ārsts un profesionāls, līdz ar to papļāpāt ar ginekologu var, bet ginekologam katra paciente rūpīgi tomēr ir jāskatās un jāizmeklē, tas ir reizi gadā, reizi pusotrā. Jautājums vienmēr ir par pacientu anamnēzi, kas ir arī svarīgi, ko noteikti ginekologi jautā un ko arī pašām pacientēm vajadzētu painteresēties, ir par savas ģimenes vēsturi. Kas varbūt arī uzreiz automātiski viņi noliek kaut kādās riska grupās krūtsvēži, olnīcu vēži, zarnu vēži. Ir tas, kas varbūt automātiski ginekologam liks kaut kādas papildus izmeklējumus, nozīmēt kaut ko tādu. Laikam ejot, atkal attīstās šādas fertīlā vecumā ir jābūt par grūtniecību, jo mēs runājām, bet tomēr tas ir jautājums, kas reizēm paliek tabū un nesanāk. Diemžēl ir pacients, kas atnāk 48 gadu vecumā un es prasu, grūtniecības nulles prasu, un kāpēc? Nesanāca. Un tas ir tagad 48. Mākslīga apaugļošana Latvijā ir no 95. gada. Līdz ar to viņām bija šī iespēja. Diemžēl viņas to nezināja. Diemžēl, iespējams, viņas ārsts nekad tā arī viņas par to neinformēja. Tā ir tātad grūtniecības problēmas, sāpes mēnešēžu laikā, ja viņas ir drausmīgas un ir jāģipst un jāvemj, nav ok, jāiet pie ārsta, jāprasa. Ja ārsts neko neatrod, vajag aiziet pie citas speciālista, nokonsultēties, nevajag baidīties. Tas, ko man parasti nāk pacients, un viņš saka, man ir savs ginekologs. Tas it kā no vienas puses ir forši, bet tas tā kā ārsts par saka, ka savus jau neoperēja vai kaut kā tā. Tas man liekas, tad ja draugs ir draugs un ārsts ir ārsts, līdz ar to tā vizīte nav draugs, tā vizīte ir kā ārsts un pacients. Tāpēc man liekas, ja pacientei liekas, ka kaut kas nav ok, tad ir labi, ir normāli aiziet pie kāda jebkura cita ginekologa un paprasīt otro viedokli, kas, man liekas, arī ir
būtiska lieta, kad cilvēki reizēm, ja ir problēma, pieņem, kad ārsts saka, tā ir ok, tā jūsu vecumā var būt. Kas atkal mēs tad varam pārlikt pie noslīdējuma problēmas, pie urīna nesturēšanas problēmas, kas atkal ir, kas ir tabū tēmas, kas vēsturiski, tā kā Padomju Savienībā seksa nebija, tur daudz kā nebija. Tad ir problēmas, kas reāli ir vienkārši labi risināmas mūsdienu medicīnā, un līdz tam mēs visām sievietēm varam palīdzēt, piedāvāt kaut kādu veidu palīdzību. Tā kā primāri noteikti tāds viens novēlējums būt godīgai pret sevi, un atpazīt problēmas, un viņas nenoliegt, kas ir bieži tāda sastopama lieta, ka sākotnēji man tur, šitas man traucē, bet tā nav problēma. Un tad paiet laiks un izrādās tā ir nopietna problēma. Tāpēc laicīgi būt godīgai pret sevi, ka tā ir problēma, un nebaidīties aiziet pie speciālista. Zini, kā man šajā raidījuma noslēgumā tik daudz man kā sievietei šis viss, ko tu pateici, bija tik ļoti, ļoti svarīgs. Lika man arī izvērtēt šo to ne visās atzīmēs. Arī es pati atbildu, tā kā es gribētu teikt tiešām pie šitā arī liekam punktu. Saku tev lielu paldies par to, ka ieradies raidījumā. Mīļās dāmas, tiešām paskrolējiet atpakaļ visu šo pēdējo tieši, ko Jurģis teica, un ieklausamies. Tas tiešām man tāds liels vēlējums ik katrai no mums sievietei atrast arī to savu speciālistu, bet arī nebaidīties varbūt viņus pamainīt laiku pa laikam, un varbūt tas nenozīmē, ka ir iets pie profesionāļa, bet varbūt cits viedoklis arī ir viedoklis, kas ir vajadzīgs. Ļoti aizķēra tēma par demogrāfiju un par to, ka es domāju, ka arī šajā raidījumā arī var iegūt foršas atziņas par to, ka arī par šo nebaidīties varbūt kādreiz, lai nenokļūstam tajā 48 gadu vecumā, kad ir jau par vēlu varbūt vai nav izmantot iespēja. Tā kā un vispārējais, un zini, es gribētu teikt, ka mēs ejam uz priekšu, un arī, ja tie roboti būs vajadzīgi, roboti arī būs, un tāpatās arī mēs atradīsim tehnoloģijas, ar kurām palīdzēt strādāt, jo ļoti labi pateici, nav jau mums vienkārši jāiepērk kaut kas pirkšanas pēc, mums ir droši vien jāizanalizē, kas ir labāks, kas ir kvalitatīvāks, un kas tiešām arī dos šo efektivitāti pacienta ārstēšanā. Tā kā vēlu veiksmi jūsu klinikai, vēlu veiksmi visām biedrībām, kurās esi tu un arī kurās neesi, kas saistīta ar jūsu nozari. Tā kā, lai izdodas, es ceru, ka mēs vēl tiekamies kādā citā raidījumā un vēl par kādu konkrētākiem jau projektiem vai kaut ko tādu. Tā kā, bet lai mums visiem izdodas un lai visas sievietes būtu veselas un nemelo pašas sev, kā teikt. Ja? Tā kā, bet mēs tiekamies nākamajā, kas notiek medicīnā raidījumā. Paldies un uz tikšanos!